Svētīgs, kas rūpējas par grūtdieni. Tas kungs viņu izglābs ļaunā dienā. Tas kungs to pasargās un uzturēs pie dzīvības, lai viņam labi klātos viņa zemē, un to nenodot viņa ienaidnieku ļaunajam prātam. Tas kungs viņu atspirdzinās uz slimības gultas. Tu viņam palīdzi, kad tas guļ savā sērgā. Es saku, kungs, esi man žēlīgs, dziedini manu dvēseli, jo es esmu grēkojis pret tevi. Mani ienaidnieki savā ļaunumā runā par mani. Kad taču viņš reiz mirs, un viņa vārdu vairs neminēs. Un ja kāds nāk mani apraudzīt, tad viņa sirds ir pilna viltus. Viņš meklē ļaunumu, iziet ārā uz ielas un stāsta tenkas. Visi, kas mani ienīst, tenko par mani un runā tikai ļaunu. Neglābjams posts ir nācis pār viņu. Viņš tagad guļ slims un necelsies vairs. Pat mans labākais draugs, kam es cieši uzticējos, kas manu maizi ēda, paceļ pret mani kāju spērienam. Bet tu, kungs, esi man žēlīgs un uzcel mani, lai es viņiem atmaksāju. No tā es zināšu, ka tev labs prāts uz mani, ka tu neļaus ienaidniekiem gavilēt par mani. Tu mani uzturi manā nenoziedzībā un liec man stāvēt tava vaiga priekšā mūžīgi. Slavēts lai ir tas kungs, Izraēla Dievs, no mūžības uz mūžību. Āmen! Āmen!